Ik viens priekšmets, kad tas iekustināts, turpina kustību tikmēr, kamēr kāds spēks to ietekmē, aptur vai maina ķermeņa kustības virzienu. Var sacīt, ka ikvienam ķermenim piemīt slinkums pašam kaut ko mainīt, un tas negrib pakļauties dažādu spēku iedarbībai. Šo slinkumu dēvē par inerci. Ja bumba stāv uz vietas, tā pati nekustēsies. Ja tā ir ieripināta, tā nemēģinās apstāties, ja kams kaut kas nepiespiedīs to darīt. Inerce ir ķermeņa spēja saglabāt savu stāvokli telpā, un tas izpaužās tā, ka, ja ķermenis stāv uz vietas, būs jāpiešķir zināms enerģijas daudzums, lai viņu iekustinātu, un savukārt, ja viņš kustās, vajadzēs zināmu enerģiju, lai viņu apstādinātu. Piemēram, šeit ir bumbiņa, viņa ir viegla, šis spēks, šī enerģija pavisam maz vajadzīga. Mēs viņu varam iekustināt, bet arī apstādinot, man ir jāpieliek zināms spēks, lai to izdarītu. Šajā piemērā labi redzams, ka inerce darbojas ne tikai kustībā, bet arī ķermenim atrodoties miera stāvoklī. Ja tas ķermenis ir smagāks, masīvāks, jo inerce ir lielāka, tas nozīmē, ka smagu priekšmetu ir grūti iekustināt, bet pēc tam viņi ir arī grūti apstādināt. Turklāt, jo ķermenis būs smagāks, jo inerce būs lielāka. Lai iekustinātu šo bumbu, ir jāpieliek zināms spēks, bet ja kāds viņu gribēs pēc tam apstādināt, tad otrā galā ar tādu pašu spēku viņa būs jāaptur. Tiesa, šis likums ir tikai teorija. Praksē bumbu pastāvīgi cenšas apturēt ne tikai roka, bet arī bērzes spēks pret grīdu un daļiņām gaisā, kā arī gravitācijas spēks gadījumā, ja bumba ripo augšup. Visskaidrāk inerces darbība redzama bezsvara apstākļos kosmosā, kur nav atmosfēras un citu spēku iedarbība ir ļoti maza. Šādi iegrūsta bumba kosmosā turpinātu lidot tikmēr, kamēr uz to sāktu iedarboties kāda debesu ķermeņa pievilkšanas spēks, un tā nokrist uz planētas vai zvaigznes. Taču tepat uz Zemes inerci nav iespējams novērot tīrā veidā. To var pamanīt dažādās situācijās. Ir glāze, papīra lapa un virsū uzlikta bumbiņa. Ja es ātri to lapu raušu nost, tad papīrs pat nepaspēs bumbiņu iekustināt, un bumbiņa pati labprāt arī negribēs iekustēties, jo viņa inerces dēļ tas notiks. Tad ātri raujam lapu, un bumbiņa iekrīt. Bet ja mēs to pašu darīsim lēni, tad bumbiņa aizslīdēs līdzi, mēs viņu paspēsim iekustināt, nokritīsim zemē. Šajā gadījumā bērzes spēks starp papīru un bumbiņu tiek pielikts ilgstoši, tāpēc bumbiņa padodas un iet līdzi papīram. Taču raujot papīru ātri, tātad pieliekot bērzes spēku īsāku laiku, bumbiņa paliek uz vietas. Ja tenisa bumbiņa būtu divreiz smagāka, nekas nemainītos, jo masīvākam ķermenim ir lielāka inerce, bet bērzes spēks starp papīru un bumbiņu arī būtu attiecīgi lielāks. Inerce ir īstais iemesls, kāpēc iespējams izraut galdautu no trauku apakšas, taču tas notiek nevienmēr. Jārauj ir pietiekami ātri, nesamazinot galdautu kustības ātrumu līdz pilnīgai tā noraušanai. Jāsaka, trauki tomēr nedaudz pakustas, jo inerce nav bezgalīgi liela un gara galdautu gadījumā šis eksperiments var beigties nepatīkami. Arī eksperiments ar monētām parāda, ka monētu tornītis ir pietiekoši smags un tā nevēlēšanās mainīt stāvokli ir pietiekami liela, lai ar vienas monētas palīdzību varētu izsist apakšējo monētu. Tāpēc, ka monēta ļoti ātri iekustināja pašu apakšējo un pašu pirmā monētu un to izsit ārā, un pārējās inerces daļa palika stāvam uz vietas. Protams, ja es lēnām monētu stumšu, tad viss stabiņš aizslīdēs projām. Tas jādara ir ātri. Inerci iespējams izmantot savā labā, piemēram, gadījumā ar velosipēdu. Uzskats, ka māka braukt ar velosipēdu ir māka turēt līdzsvaru, īsti neatbilst patiesībai. Īstenībā vienīgais, kas ir jāiemācās, ir piešķirt velosipēdam ātrumu un neiestūrēt kokā. Līdzsvars jānotur tikai, kamēr tiek uzņemts ātrums, pēc tam pārējo izdara inerci, kas liek diskam, šajā gadījumā velosipēda ritenim, nemainīt asas novietojumu telpā. Tāpat inerce neļauj nokrist ātri iegrieztam vilciņam. Velosipēdās izpaužas tā, jo ātrāk mēs braucam, jo vieglāk ir noturēt līdzsvaru. Ja mēs iegriežam šādu, tad pieņemsim, ka tas ir velosipēda ritens, un mēs braucam, mums kaut kas uzsit pa sāniem, tad mēs nejūtam triecienu, mēs nekrītam gar zemi. Turpretī, ja tas ritens griežas lēnāk, pagaidīsim, ka viņš piebremzējās, tad šāds pats trieciens viņu varētu arī apgāzt. Tāpēc ir ar riteni grūti iesākt braukt, bet tā, ka jau cilvēks brauc, tad ir viegli to izdarīt. Un vēl ir tā, ka ar sporta riteņiem ir grūtāk iemācīties braukt, jo viņam tie diski ir vieglāki. Un viņam kaut cik nopietnas tā inerce rodās pie paliela ātruma.
Piemēram, Hubble kosmiskais teleskops sastāv, viņam ir šādi pāris rotējoši diski, ko sauc par žiroskopiem. Ja es viņu iegriezīšu šādu vilciņu, tad viņš ne tikai negribēs apstāties, es varu arī pamatni visādi kustināt, bet viņam tā asa nemainīsies. Hubble teleskops ir lielisks piemērs tam, kā var tikt izmantot inerci. Palielinot un samazinot daudzos žiroskopu rotēšanas ātrumu, iespējams pagriezt teleskopu pret dažādiem kosmosa apgabaliem. Ļoti labi inerci pazīst biljardu spēlētājs, kuram precīzi jājūt, kā bumbiņa nodos enerģiju otrai bumbiņai, lai tā ripotu tur, kur spēlētājs vēlas. Biljardu spēles fiziku labi parāda eksperiments ar monētām. Ja tās novietotas vienā līnijā un impulss tiek pielikts pirmajai monētai, tā nodod to tālāk, līdz kamēr no rindas atdalās pēdējā monēta. Šis impulss nekur nepazūd. Ja spēks tiek pielikts ar divām monētām, tieši divas atdalās no rindas beigām. Taču nepazīstot inerci, tā var nodarīt lielu ļaunumu. Piemēram, par vēlu uzsākot bremzēšanu. Automobilim piemīt liela masa, un ja reiz tas ir iekustināts, apturēt to nav vienkārši. Inerces spēkam pretī stāv tikai bērze starp ceļa segumu un riepām. Un ja šī bērze ir pārāk maza, var notikt nelaime. Ja nebūtu bērzes un gravitācijas atlikt tikai nedaudz iemīties, lai inerces dēļ ar velosipēdu aizbraukt no Rīgas līdz Liepājai. Inerci mēdz piedēvēt arī optiskām parādībām, taču precīzāk būtu teikt, ka inerci piemīt cilvēka redzes mehānismam, kurš nespēj izšķirt pārāk ātrus zipšņus un redz to kā nepārtrauktu gaismas plūsmu. Piemēram, šīs te pašas lampas, kas ir mēs izmantojam dienas gaismas lampas, viņas mirgo 100 reizes sekundē, bet mums šķiet, ka viņas spīd pastāvīgi. Šo inerces efektu izmanto arī televīzija un kino, rādot 24 vai 25 kadrus sekundē. Ja mūsu redzes inerce būtu būtiski mazāka, tad televīzijas inženieriem nāktos krietni nopūlēties un skatīties pārraides būtu daudz dārgāk. Redzes inerci labi raksturo šis eksperiments ar rotējošo disku. Tam viena sastāvdaļa ir balta, bet pārējais laukums ir melns. Viņš griezīsies apmēram 70 apgriezienu sekundē, un tas ir pietiekami ātri, lai mēs vairs nesaskatītu šeit šādu tādu baltu sektoru. Viss mums šķiet tāds gaišs pelēks. Taču ieslēdzot mirgojošu apgaismojumu, kas zipsnī īsus impulsus sinhroni ar diska griešanos, mums šķiet, ka disks gandrīz stāv uz vietas. Šo dēvē arī par stroboskopu efektu. Ar šo līdzīgām ierīcēm var izmērīt rotējošu detaļu griešanās ātrumus, arī tām nepieskaroties.